Mani sauc Emīlija, un šodien es izlēmusi filmēt video, kurā es nevis reaģēšu, bet vienkārši pateikšu, ko es domāju par latviešu youtuberiem. Un es zinu, ka nevienam neinteresē mans viedoklis, jebkurā gadījumā, tāpēc, ka kuram interesēs mans viedoklis. Bet es tieši nesen runāju ar vienu savu draudzeni par latviešu youtuberiem, un man ir diezgan daudz, un es kāpēc ir prasījuši visu laiku, kuri youtuberi tie, kurus es skatos, ko es domāju par šiem youtuberiem, ko es domāju par tiem youtuberiem. Un tā kā es skatos lielākoties tikai ārzemju, es sekoju ļoti daudziem latviešu aiz solidaritātes, un tāpēc, ka es vienkārši gribu sekot, un man nešķiet to, ka latviešu youtuberi tik daudz. Man šķiet, ka reāli viņus var saskaitīt kaut kur pusstundā visus latviešu youtuberus, tāpēc, ka mums ir tik ļoti maz. Bet es izskriešu cauri dažiem spilgtākiem un, manuprāt, interesantākiem, kā arī visbiežāk prasītākiem cilvēkiem. Un pateikšu īsāk sakot, ko es domāju. Un es zinu to, ka tas ir tikai mans viedoklis, neuzturiet to baigi asi, tas tiešām ir tikai mans viedoklis un katram mums ir savādāka gaume. Bet tas nenozīmē to, ka jums nav iespējas aiziet un pačakot pašiem šos youtuberus, un es domāju, ka jūs zināsiet lielāko daļu no viņiem visiem. Tāpēc sāksim šo video. Tātad, pirmais cilvēks ir Evelīna Parkera. Viņa ir 47,308 tūkstoši abonementu, un, ja es nekļūdos, viņa ir populārākā meitene YouTube'ā. Es agrāk viņas video skatījos diezgan, es neteikšu, ka bieži, es nekad neskatījos viņas video bieži. Es viņas sekoju, jo viņa bija pirmais cilvēks no Latvijas, kurai es piesekoju, un pirmais cilvēks, kurai es ieraudzīju, ka viņai vispār ir YouTube, un es biju īstenībā šokā, ka viņai ir. Man ļoti patīk viņas video pēdējie, kopš viņa nomainīja savu vārdu, jo agrāk viņa ir ne jau stipri jaunāka, bet viņa ir jaunāka par mani, un Viņa ir vairāk kā challenge YouTubes, un man vairāk interesē make-ups un kaut kas dvēseliskāks, un viņa ir vairāk tikai challenge un vispārējais tāds, kas nav nemaz tik slikti. Tas vispār nav slikti, vienkārši tas nekad nav īsti bijis manā gaumā, bet pateikšu vienu lietu, man ļoti patīk, kā viņa edito savus video. Man patīk to, ka viņa ieliek vairāk spēku savos video un ka viņa viņus tiešām ļoti jauki edito, ka viņi ir smieklīgi, tīpaši pēdējie viņas video, viņi viņus noeditojas tā, lai viņus ir interesanti skatīties. Es nepiekrītu tam, ka dažkārt viņai ir sponsori, kuri sponsorē lietas, kuras varbūt nevajadzētu sponsorēt, un es domāju, ka mēs visi zinām, viņa bija tas Q&A atbild uz jautājumiem. Un tur viņi nosponsorēja tos SMS, kaut ko SMS par naudu, un ļoti daudz jaunieši pēc tam rakstīja un sūtīja ziņas, un viņiem naudu gāja, kas man šķiet ļoti tā kā ir viena liela problēma latviešu YouTube'ā. Cilvēki, kas ir YouTuberi, nesaprot to, ka ar YouTube nāk arī atbildība, un kā nekā to skatās cilvēki, un cilvēki ietekmējas no tiem cilvēkiem, un ja mēs darām stulbus lēmumus, bet citi cilvēki ir stulbus lēmumus, stulbas izvēles, tad kāds cits var pastrādāt no tā. Pastrādāt? Ko es pateicu? Ciest no tā. Es neprotu runāt. Ka kāds cits var ciest no tā, un tas ir kaut kas tāds, ko es īsti neatbalstu pati, un man šķiet, ka Latvijas YouTube'ā cilvēkiem ir jābūt apzinīgākiem. Vismaz nedaudz vairāk apzinīgākiem. Labi, Evelīna? Nedaudz vairāk apzinīgākiem ar to, ar ko mēs dalamies un ko mēs rādam. Ne visi saistīts ar naudu. Dažkārt ir jābūt arī sirdsapziņai, ieteikt kaut ko, kas varbūt nav tas labākais. Nākamā youtubere ir Anna Led, un man nav nekas slikts, ko es varētu pateikt. Viņa arī ir jaunāka par mani. Man šķiet, ka visi cilvēki YouTubē ir jaunāki par mani. Man šķiet, ka es reāli, kad man bija 16, ļoti gribēju sākt YouTube, bet es nobijos. Un tagad, kad man ir pār 20, man bija tāds, labi, sāksim. Nē, ne visi cilvēki ir, daži cilvēki ir vecāki par mani. Pēc tam es par to pārnāšu. Bet man patīk ļoti, cik viņai viss ir ļoti... Ir tāds viens stils, tas ļoti košais, krāsainais, pozitīva mūzika, kas arī Evelīna ir. Un šeit, ka ļoti daudzām meitenēm tieši tas ļoti DIY, jautrās mūzikas un tā tālāk. Un viņai ir tieši tas viss, viņai ir tas krāsas, viņai ir viss tās idejas. Man ļoti patīk viņa kā cilvēks, es viņu nepazīstu tik labi, bet pēc tā, ka es ar viņu nedaudz runājis, un man vienkārši šķiet, ka viņai ir potenciāls ļoti izpausties. Es pat esmu
ko es gribēju to pateikt. Ko es šodien mūdu? Es šodien esmu viena pat mājās un es vienkārši gribēju uzfilmēt video par šo tēmu, un es tagad nezinu, ko es runāju, bet man viņa ļoti patīk. Es skatos visus viņas video, es esmu uzlikusi notification, ka, ja viņa ieliek video, es uzreiz noskatos. Un vispār viņa ļoti forša meitene. Par šiem man prasa ļoti bieži, ļoti bieži. Un es nezinu, kāpēc cilvēkiem tik ļoti interesē, vai man patīk Funface TV vai nē. Bet cilvēki man bieži prasa, ko es domāju par Funface TV. Un kopš viņi ielika video, kurā arī es biju, viņi reaģēja uz story timiem, ko citi youtuberi salikuši. Visi man prasa, ko tu domā par to video. Un es esmu teikusi vienā savā Instagram streamā, vai kā viņš tādas live streamā, to, ka viņu humora izjūta dažkārt nav tāda, kāda man patīk, tāpēc, ka man dažkārt šķiet to, ka viņi ir nedaudz pārāk rupi pret citiem, un man īsti nepiesaista tas rupjums, ko viņi projicē pret citiem cilvēkiem vai pret citām lietām. Viņi ir ļoti... Es saprotu, ka humora izjūtas ir dažāds un tā tālāk, bet ja izsmiešana kļūst par humoru izjūtu un ka mēs pasakam kaut ko pretīgi par citu cilvēku un tas automātiski ir uzreiz smieklīgi, tad es to īsti nesaprotu, bet ir bijuši video, kurus es noskatījos un es no sirds izsmējos, bet ir bijuši video, kurus es nevarēju pat uzsmaidīt, tāpēc, ka es nesapratu, vai tiešām ir jābūt tik ļauniem pret kādu. Bet, jebkurā gadījumā, es sekoju viņiem, man nav iebildums sekot un dažkārt paskatīties, un ja man tas video piesaista, es viņu noskatos līdz galam, ja nē, tad es viņu nenoskatos līdz galam, tāpēc, ka man šķiet, ka galvenais ir atbalstīt savējos. Un jā, es saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi sekot tikai tiem, ko tu skaties, un es saprotu to pilnībā, bet latviešiem es sekoju gandrīz visiem, tāpēc, ka man šķiet, ka tas ir tāda kā veida cieņas izrādīšana pret tiem, kas cenšas, tīpaši Latvijā, kad mūs ir tik maz. Un varbūt es nespiedīšu uz visiem video, un es ceru, ka cilvēki to sapratīs un cienīs, bet es vienkārši gribu sekot un redzēt un atbalstīt, ja tas ir nepieciešams. Bet tā, prieks par viņiem laikam. Prieks par jums, puiši. Nākamā youtuberi ir Santa Bushbaby, un es viņas video arī skatos jau, es negribu teikt un samaloties, ka es skatos jau ļoti ilgu laiku. Es skatos kaut kur aptuveni gadu. Jā, man šķiet, ka es kaut kur gadu skatos. Un sākumā man vienkārši šķiet, ka visiem YouTube'ā tā tendence ir taisīt visādas DIY, challenges un tā tālāk. Un Latvijā nedaudz trūkst tā dvēseliskā. Es zinu, ka tas nekur neaizvedīs. Es taisīju tāds video, un nevienam īsti neinteresē, visiem gribās challenges, visiem gribās pasmieties, nevienam neinteresē, kad cilvēks runā. Ne, ir cilvēki, kuriem tas piesaista, bet cilvēkiem vairāk gribās visus tos tāds kā challenges un tā tālāk. Bet man viņa personīgi patīk, es neesmu nekad domājis, ka Dievs man nepatīk, ko viņi tur liek. Man patīk, ka viņi liek stāstus, tas ir kaut kas, kas man ļoti patīk. Man nepatīk cilvēki, man nepatīk vlogus skatīties tik ļoti, tāpēc tas ir viens mīnus man. Es nezinu, kāpēc, es vienkārši nevaru piespiest sev skatīties vlogus. Man šķiet, ka ja tas nav kaut kāds specifisks vlogs, kaut kāds, es nezinu, iDubbbz taisa foršu vlogus, H3 taisa production foršus vlogus, PewDiePie taisa foršus vlogus, tā kā Casey Neistat, viņš taisa foršus vlogus, bet es pat nezinu, ja tas nav vlogs kaut kas ļoti specifisks, tad tas īsti man nepiesaista, bet jebkurā gadījumā noteikti iesaku jums pačekot šīs meitenes YouTube kanālu, jo tas ir tas, ko es skatos, ja jums interesē, ko es skatos. Runājot par Bushbaby, parunāsim par LV Girl. Angelika ir nenormāli forša meitene, man ir bijusi video ar viņu, un es esmu viņu satikusi, viņa ir nenormāli jauka meitene. Un viņas video ir ļoti līdzīga kā Bushbaby, bet viņa ir vairāk, es pat nevaru aprakstīt, viņa ir vairāk iedzināta video, tādi kā vairāk par kosmētiku, kas ir vairāk manā lauciņā, un viņa arī mācās saistībā ar visu to jomu, tāpēc tas ir pilnībā normāli, ka viņai tad tik daudz jau par kosmētiku. Bet jā, man ļoti patīk viņas video, man patīk tas,
ka viņa cenšas stāstīt par kosmētiku ļoti daudz. Tas ir kaut kas, kas man personīgi nenormāli patīk. Viņa ir vairāk par kosmētiku. Un tas ir tas, ko es skatos. Es skatos par kosmētiku, es skatos tutorials, es skatos vai nu kaut ko ļoti smieklīgu, vai nu kaut ko ļoti dzildomīgu, vai nu kosmētikas video. Tas ir tas, ko es daru. Un kopumā viņa ir fantastiska meitene. Noteikti iesaku aiziet un atbalstīt viņu. Super meitene, super. Paldies, ka noskatījāties šo video. Es ceru, ka jūs neuztvērāt to pārāk asi vai pārāk ļaunu vai pārāk personīgi, tāpēc, ka tie tikai mani viedokļi, kā nekā dienas beigās. Katram ir savs viedoklis, vai ne? Un, ja jūs gribat otro daļu, ko es labprāt uzfilmētu, kaut ko padziļinātāk, es labprāt uzfilmētu, tāpēc, ka man patīk reaģēt uz lietām. Es varu taisīt reakcijas, kaut kādus video par lietām un, protams, neaizmirstiet to, ka es negribēju izklausīties ļauna vai nejauka. Man vienkārši šķiet to, ka dažkārt cilvēkiem vajag domāt, ko viņi dara un tā tālāk. Es zinu, ka man arī ir jāmācās. Es neesmu perfekta. Es nevienā vietā to neteicu. Bet jebkurā gadījumā es priecājos to, ka Latvijā YouTuberi cīnās un dara lietas un taisa arvien kvalitīvāks un interesantāks video. Un ka mūs ir tik daudz, tas ir maz, bet mēs esam salīdzinoši daudz nekā mēs bijām agrāk. Un jā, ko jūs domājat? Kuri jūsu mīļākie YouTuberi? Uzrakstiet lejā komentāros un neaizmirstiet nolaikot šo video, piesakot maniem Instagramiem, piesakot manam kanālam un tiksimies nākamajā video. Tā!